Pēdējos gados mēs atkal un atkal dzirdam par Taivānu. Patiesībā tā ir tikai neliela sala kartē, taču šobrīd tā ir viena no svarīgākajām vietām visā pasaulē. Kad ir ziņas par spriedzi starp Ķīnu un Taivānu, to nekavējoties seko līdzi valdības, militārie spēki un lielie uzņēmumi dažādās valstīs. Bet kāpēc? Tāpēc tikai neliela sala spēja radīt tik lielas bažas pasaules varenākajām valstīm. Lai mēs to saprastu, mums jāatgriežas pie kara, kas sākās pirms vairāk nekā 80 gadiem. Karš, kas nekad nav pilnībā beidzies, un tas ir Ķīnas pilsoņu karš. Bet pirms mēs sākam diskusiju, es vēlētos lūgt tevi atzīmēt, patīk un abonēt mūsu kanālu. Tas mums, satura veidotājiem, ļoti palīdz, tāpēc sāksim jau tagad. Pēc Otrā pasaules kara 1945. gadā liela daļa Ķīnas bija izpostīta. Viņi vairāk nekā 8 gadus cīnījās pret Japānas okupāciju. Miljoniem karavīru un civiliedzīvotāji arī gāja bojā, daudzas pilsētas tika iznīcinātas un valsts ekonomika sabruka. Taču, kad Japāna padevās Amerikai 1945. gada augustā, miers nesakoja. Tā vietā Ķīnā atkal uzliesmoja jau sen pastāvošais konflikts. Divas grupas vēlējās pārvaldīt valsti. Pirmā bija Kuomintang, jeb KMT, kuru vadīja Čans Kaiši. Viņi bija oficiālā Ķīnas valdība tajā laikā, un daudzas valstis, tostarp Amerikas Savienotās valstis, tos atzina. Otra grupa bija Ķīnas komunistiskā partija, jeb ČKP, kuru vadīja Mao Dzeduns. Šīs divas grupas jau sen bija ienaidnieki. Patiesībā vēl pirms Japāņu ierašanās viņi jau cīnījās savā starpā par varu pār Ķīnu. Viņi tikai uz laiku apvienoja spēkus, kad Japāna okupēja valsti. Tajā laikā viņiem bija kopīgs ienaidnieks, tāpēc viņi bija spiesti sadarboties. Bet pat tad, kad viņi bija vienā pusē pret Japānu, viņi savstarpējās nesaskaņas nekad nepazuda. Kamēr visa pasaule bija aizņemta ar karu, spriedze starp abām nometnēm turpināja pieaugt. Pēc Japānas kapitulācijas uzreiz atgriezās jautājums, uz kuru ilgi nebija atbildes. Kurš patiesībā vadīs Ķīnu? Vai tie būs Čana Kaišeka nacionālisti vai Mao Dzeduna komunisti? Uz papīra izskatījās, ka Čana nometne ir ievērojami pārāka. Viņiem bija miljoniem karavīru. Viņiem bija atbalsts no Amerikas Savienotajām valstīm, viņiem bija pieeja vairāk ieročiem, transportlīdzekļiem, lidmašīnām un militārajam aprīkojumam. No pirmā acu uzmetiena šķita, ka viņus nav iespējams uzvarēt, taču komunistiem bija cits skatījums. Kamēr KMT kontrolēja daudzas lielās pilsētas, Ķīnas komunistiskā partija klusām stiprināja savu ietekmi provincēs un ciematos. Daudz zemnieki viņus atbalstīja, jo tika solītas zemes reformas un pārmaiņas sabiedrībā. Pakāpeniski viņu ietekme laukos pieauga. Šīs bija teritorijas, kuras centrālā valdība nevarēja pilnībā sasniegt. Tikmēr bija vēl viens ļoti svarīgs reģions, kuru abas puses vēlējās iegūt savā kontrolē. Šī ir Mandžūrija, kas atrodas Ķīnas ziemeļu daļā. Kara laikā Japāna šo reģionu pārvērta par savu rūpniecības centru Āzijā. Tur atradās daudzas rūpnīcas, dzelzceļa līnijas, ieroči un infrastruktūra. Vienkārši sakot, tas, kurš kontrolē Mandžūriju, iegūst lielas priekšrocības gaidāmajā karā. Taču ir problēma. Pirms Čana spēki tur nonāca, Padomju Savienība jau bija iegājusi šajā teritorijā. Otrā pasaules kara pēdējās dienās Padomju spēki uzbruka Japāņu spēkiem šajā reģionā, un viņi bija pirmie, kas ieguva kontroli pār šo teritoriju. Tāpēc situācija kļuva vēl sarežģītāka, jo pēkšņi tika iesaistīti ne tikai ķīnieši, bet arī abas lielākās lielvaras, kuras drīz sāks savstarpējo cīņu augstajā karā. Un tās ir Amerikas Savienotās valstis un Padomju Savienība. Pieaugot spriedzei, sāka rasties viens jautājums. Ja abas puses nevēlas padoties un abas vēlas kontrolēt visu Ķīnu, vai ir iespējams izvairīties no jauna kara? Apskatīsim to sīkā. Daudzi Čana Kaišeka nometnes amatpersonas bija aizņemtas ar lielo pilsētu pārvaldīšanu. Savukārt otrā pusē komunisti klusi paplašināja savu ietekmi provincēs. Viņi pakāpeniski palielināja savu kontrolēto teritoriju skaitu. Arvien vairāk zemnieku sāka viņus atbalstīt. Viņu rindām pievienojās arī arvien vairāk jaulu karotāju. Vienkārši sakot, kamēr šķiet, ka KMT kontrolē galvenās pilsētas, Ķīnas komunistiskā partija kļūst arvien spēcīgāka teritorijās starp tām. Un, abām pusēm paplašinoties, sadursmes kļuva arvien biežākas. 1946. gadā Mandžūrija kļuva par sīvu kauju epicentru. Gan KMT, gan Ķīnas komunistiskā partija saprata, cik svarīgs ir šis reģions. Tas, kurš iegūs kontroli pār to, iegūs lielas priekšrocības visā karā.
Savienotās valstis atkal mēģināja apturēt pasliktinošās situāciju. Tika panākts jauns pamieris pateicoties sarunām, kuras vadīja ģenerālis Džordžs Maršals. Taču, tāpat kā iepriekšējās vienošanās, neviens patiesi neusticējās viens otram. Abas puses izmantoja katru pārtraukumu, lai sagatavotos nākamajai kaujai. Čana Kaišeka pusē viņš uzskatīja, ka viņam nekavējoties jāiznīcina pretinieks. Ķīnas komunistiskā partija pirms tā kļuva pilnīgi spēcīga. Viņa prāt nevar būt stabila Ķīna, kamēr pastāv atsevišķa komunistu armija, kas turpina paplašināties. Tikmēr Ķīnas komunistiskā partija izmantoja katru pamieru, lai nostiprinātu savas pozīcijas Ķīnas ziemeļaustrumu daļā. Kad padomju spēki pameta dažas Mandžūrijas teritorijas, komunisti ātri ienāca un pārņēma kontroli pār svarīgākajām pilsētām. Viena no tām bija Harbina, viena no lielākajām pilsētām reģionā. Tas vēl vairāk nostiprināja viņa klātbūtni Ziemeļķīnā. Taču 1946. gada jūnijā Čiana Kaisī nolēma izbeigt sarunas. Viņš uzsāka plaša mēroga ofensīvu pret Ķīnas komunistisko partiju. Šī bija viena no lielākajām militārajām operācijām visā pilsoņu karā. No dažādiem virzieniem KMT spēki vienlaicīgi uzbruka. Viņa mērķis bija ielenkt un iznīcināt galveno komunistu armiju. No pirmā acu uzmetiena plāns šķita veiksmīgs. Daudzas ķākāpē vienības bija spiestas atkāpties. Dažas grupas piedzīvoja smagus zaudējumus, daudzas mazpilsētas un pilsētas atkal nonāca nacionālistu valdības kontrolē. Taču bija viena liela problēma. Viņi nevarēja notvert galvenos ķākāpē spēkus. Tā vietā, lai iesaistītos tiešā cīņā, komunisti bieži atkāpās, kad viņi bija neizdevīgā stāvoklī. Kad viņi redzēja iespēju, viņi pēkšņi uzbruka atsevišķām KMT vienībām. Šī ir stratēģija, ko Mao jau sen izmanto. Izvairīties no spēcīgiem pretiniekiem un uzbrukt vājākajām armijas daļām. Pamazām vājinā pretinieku, līdz tas zaudē spēku. Tāpēc, lai gan KMT ieguva daudz teritoriju, līdz 1946. gada beigām viņi joprojām nebija sasnieguši vissvarīgāko mērķi. CCP galvenā armija joprojām bija dzīva. Tā joprojām turpināja cīnīties un turpināja augt. Kardarbībai sāsinoties, Amerikas Savienotās valstis sāka zaudēt pacietību. Arī mēģinājumi vairs nebija veiksmīgi. Apvienot abas puses. 1947. gada sākumā ģenerālis Maršals pilnībā pameta Ķīnu. Vašingtonai bija skaidrs, ka konfliktu vairs nevar atrisināt sarunu ceļā. Pēc tam Čana nometa kļuva vēl agresīvāka. Viņi uzsāka jaunu uzbrukumu sēriju. Viens no viņu galvenajiem mērķiem bija Šansi province un teritorijas, kas kalpoja kā Ķīnas komunistiskās partijas operāciju centri. Šeit atrodas Jaņana, pilsēta, kas kļuva par komunistu kustības simbolu un komunikācijas centru. Daudzu gadu garumā daudziem KMT amatpersonām šķita, ka ja kritīs Jaņana, kritīs arī visa Mao kustība. Taču komunistu vadībai bija atšķirīgs skatījums. Tuvojoties nacionālistu armijai, Mao pieņēma lēmumu, kas pārsteidza daudzus. Viņš neaizstāvēja pilsētu līdz pēdējiem. Tā vietā viņš to pamet. Viņam armija bija svarīgāka par vienu pilsētu. Svarīgāka bija spēja turpināt cīņu, nevis noturēt konkrētu vietu. Tāpēc, kad KMT beidzot ieņēma Jananu, daudzi amatpersonas Nanģinā svinēja. Viņiem šķita, ka uzvara ir tuvu, taču aiz šīs uzvaras slēpās daudz lielāka problēma, kuru viņi nepamanīja. Viņi ieguva pilsētu, bet viņi nebija iznīcinājuši Mao armiju. Viņi nebija izjaukuši Ķīnas komunistiskās partijas organizāciju, un viņi nebija spējuši apturēt tās ietekmes paplašināšanos provincēs. Tomēr KMT bija aizņemta ar arvien lielāku teritoriju pārņemšanu, viņu apgādes līnijas kļuva arvien garākas. Vairāk karavīru bija jāizvieto dažādās vietās. Bija nepieciešami lielāki izdevumi, bija jāatrisina vairāk problēmu. Tikmēr Ķīnas komunistiskā partija turpināja vervēt, apmācīt un stiprināt savu armiju. Pamazām kļuva skaidrs viens – karš nebeigsies dažu mēnešu laikā. Cīņa, kurai pēc Čiana domām bija ātri jābeidzas, sāka pārvērsties par ilgu noguruma, apgādes, ekonomikas un izturības karu. Un šāda veida karā nevienmēr uzvar armija ar visvairāk ieroču. Dažreiz uzvar tā puse, kas spēj ilgāk izturēt. Tomēr šajā kara posmā sāka parādīties lielākā atšķirība starp abām pusēm. Abi vēlējās kontrolēt visu Ķīnu. Abiem bija miljoniem atbalstītāji, abiem bija lielas armijas, taču viņu domāšanas veids bija pilnīgi atšķirīgs. Čanam Kaišekam un Kuomintangam karš bija operācija, lai pilnībā iznīcinātu savus pretiniekus.
Viņi ticēja, ka ja viņi ieņems galvenās pilsētas un valdības centrus, cīņa to būs galā. Šāds uzskats bija izplatīts daudzu tā laika militāristu vidū. Ja tev pieder pilsētas, tev pieder valsts. Taču Mao Dzeduns domāja citādi. Viņam svarīgākais nebija pilsētas. Svarīgākais ir armija, atbalstītāji un spēja turpināt cīnīties. Tāpēc, ka Ķīnas komunistiskā partija kādā vietā ir neizdevīgā stāvoklī, viņi nevilcinās atkāpties un neuzskata atkāpšanos par sakāvi. Viņuprāt, tas ir tikai daļa no lielāka plāna. Ja viņiem ir jāatstāj pilsēta, lai izglābtu savu armiju, viņi to izdarīs. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc KMT atkal un atkal neizdodas sagraut komunistus. Ar katru ofensīvu, ko uzsāk nacionālistu valdība, viņi attālinās no savām galvenajām bāzēm. Viņu apgādes līnijas kļūst garākas, pilsētu kļūst vairāk, viņiem jāapsargā arvien vairāk pilsētu. Arī arvien vairāk karavīru tiek piesaistīti garnizoniem un kontrolpunktiem. Kartē izskatās, ka viņa kontrole paplašinās. Bet īstenībā katra jaunā teritorija, ko viņi ieņem, kļūst par arvien lielāku nastu. Tas ir kā cilvēks, kurš nepārtraukti pērk zemi, bet nav pietiekami daudz cilvēku, lai visu apsargātu. Kamēr tas notiek, Ķīnas komunistiskajā partijā situācija ir pretēja. Viņi turpina vervēt jaunus karavīrus. Viņi turpina stiprināt savu organizāciju. Viņu koordinācija dažādos reģionos arī ir uzlabojusies un kļuvusi efektīvāka. Līdz 1947. gada beigām viņu armija jau bija ievērojami izaugusi. Viņiem bija vairāk artilērijas, viņiem bija arī vairāk ložmetēji nekā iepriekšējos gados. Un pats galvenais, viņi jau bija pārliecinātāki pāriet no aizsardzības uz uzbrukumu. Kara gaita pamazām sāka mainīties. Nometne, kas agrāk tikai atkāpās, tagad sāka uzbrukt. Tikmēr nometne, kas agrāk bija dominējoša, tagad ir spiesta aizsargāties daudzās vietās vienlaikus. 1947. gadā Ķīnas komunistiskā partija uzsāka virkni lielu pretuzbrukumu. Tā vietā, lai stātos pretī visai KMT armijai vienlaikus, viņi izvēlējās uzbrukt pilsētām un vienībām, kas bija atdalītas no galvenajiem spēkiem. Kad no tuvējās vietas ieradās palīdzība, viņi to sagaidīja ceļā un tad uzbruka. Tas atkārtojās dažādās Ziemeļķīnas daļās, tāpēc daudzi KMT komandieri sāka baidīties sūtīt pastiprinājumus. Katrs konvojs, kas devās prom, varēja vairs neatgriezties. Laikam ejot, daudzu nacionālistu karavīru morāli sāka kristies. Daži padevās, daži bēga, un bija arī veselas vienības, kas pārgāja ķākāpē pusē. Komunistiem tas bija ļoti svarīgi. Viņi ne tikai samazināja pretinieku skaitu, bet arī palielināja savu armiju. Bijusī pretinieka karavīri kļuva par jauniem ķākāpē karavīriem. Bijusī KMT ieroči tika izmantoti pret viņu bijušajiem saimniekiem. Komunistu spēku uzrāviens pakāpeniski pastiprinājās. Tas vislabāk bija redzams Mandžūrijā. Šis bija reģions, par kuru abas puses jau sen cīnījās. Sākumā KMT vēl kontrolēja lielāko daļu svarīgo pilsētu. Tur viņiem bija simtiem tūkstošu karavīru un daudz aprīkojumu no Amerikas Savienotajām valstīm. Uz papīra viņi joprojām bija spēcīgāki, taču reālajā kaujā viņi pamazām tika ielenkti. Kamēr ķākāpē paplašināja savu kontroli pār lauku apvidiem un apgādes ceļiem, KMP garnizoni sāka tikt izolēti viens no otra. Viņu savienojumi tika pārrauti viens pēc otra. Viņu kontrole samazinājās pakāpeniski. Kad pienāca 1948. gads, kļuva skaidrs, ka lielā kauja par Mandžūriju drīz sāksies. Un šī iznākums ne tikai noteiks šī reģiona likteni, iespējams tas arī noteiks, kurš būs nākamais īstais visas Ķīnas vadītājs. Turpmākajos mēnešos notiks viena no svarīgākajām kampaņām visā Ķīnas pilsoņu karā. Vairāku kauju sērija, kas mainīs varas līdzsvaru Āzijā un pietuvinās komunistisko partiju viņu lielākajai uzvarai. Karamēr karš kļūst intensīvāks, ne tikai karavīri cieš, parastajiem cilvēkiem tas ir vēl smagāk. Katram ciemam, kas nonāk jaunās armijas rokās, mainās likumi, mainās vadītājs, un dažkārt mainās arī tas, kurš ir drošībā un kurš ir apdraudēts. Vietās, kuras kontrolē ķākāpē, viens no viņu lielākajiem solījumiem bija zeme nabadzīgajiem zemniekiem. Daudziem zemniekiem toreiz tas bija ļoti nozīmīgi. Vecās sistēmas dēļ daudzas ģimenes strādāja uz zemes, kas nemaz nepiederēja viņiem. Tāpēc, kad komunisti paziņoja, ka samazinās zemes nomas maksu un pārdalīs bagāto zemes īpašnieku zemi, daudzi ieklausījās. Tas nenozīmē, ka visi zemnieki uzreiz patiesi ticēja komunismam. Daudziem bija vienkāršāks iemesls. Viņi vēlējās būt zemnieki. Viņi vēlējās iegūt savu zemi, un kad viņi to bija saņēmuši, viņi baidījās, ka bijušais zemes īpašnieks varētu atgriezties un to atņemt.
Tāpēc daudzi no viņiem bija spiesti pieķerties Ķīnas komunistiskajai partijai, jo tas viņuprāt bija veids, kā aizsargāt savu jauno dzīvi. Taču šis process nebija tīvs. Dažās vietās zemes reforma kļuva vardarbīga. Daži zemes īpašnieki un vēl vairāk turīgu zemnieku tika publiski pazemoti. Dažus apsūdzēja par ļaunprātīgu izmantošanu. Dažus sodīja un dažos gadījumos pat nogalināja. Pēc dažu vēsturnieku domām ir grūti noteikt precīzu skaitu. Taču ir skaidrs, ka daudzi civiliedzīvotāji kļuva par politiskās vardarbības upuriem pilsoņu kara laikā. No KMT puses ciešanas izpaudās citādāk. Tajās teritorijās, kuras kontrolēja nacionālistu valdība, ekonomika sabruka, pārtikas un pamatpreču cenas strauji pieauga. Daudzu ģimeņu uzkrātā nauda pēkšņi gandrīz zaudēja savu vērtību. Tas bija tā, it kā tev šodien būtu nauda, bet rīt par to var nopirkt daudz mazāk. Un dažu gadu laikā hiperinflācija kļuva vēl smagāka. Pieaugot cenām, cilvēki kļuva arvien izsaukušāki. Cilvēkiem kļūstot izsalkušākiem, viņu uzticība valdībai arvien samazinājās. Japānas iepriekš okupētajās teritorijās bija vēl viena problēma. Daži civiliedzīvotāji tika turēti aizdomās par sadarbību ar Japāņiem. Daži bijušie zemes īpašnieki atgriezās un pieprasīja atmaksāt parādus vai nomas maksu. Bija arī karavīri, kas ņēma pārtiku, apģērbu un krājumus, jo viņiem pašiem to ļoti trūka. Tāpēc daudziem parastajiem ķīniešiem šķita, ka vairs nav nevienas drošas puses. Kad ieradās Ķīnas komunistiskā partija, cilvēki baidījās no politiskajām kampaņām un soda. Kad ieradās KMT, cilvēki baidījās no korupcijas, bada, piespiedu krājumu atņemšanas un naudas vērtības krišanās. Šis ir svarīgs punkts. Karš netika uzvarēts tikai ar ieročiem un tankiem. Liela daļa no tā bija, kam cilvēki vairāk uzticējās. Un krīzei KMT teritorijās padziļinoties, Ķīnas komunistiskās partijas propaganda vieglāk izplatījās. Daudzi nacionālistu armijas karavīri bija ļoti noguruši. Daudzi no viņiem tika piespiedu kārtā iesaukti karot. Ne visi vēlējās mirt par valdību, kurai viņi vairs neusticējās. Tāpēc, kad CCP paziņoja, ka viņi var padoties, doties mājās vai pievienoties jaunajai armijai, daudzi ieklausījās. Šeit komunistu spēki ieguva vēl lielāku pārsvaru. Viņi ne tikai uzvarēja kaujās, viņi arī pārņēma pretinieka karavīrus, ieročus, pārtiku un krājumus. Līdz 1948. gadam Mao armija vairs nebija tikai partizānu spēks. Viņi bija kļuvuši organizētāki, viņu artilērija bija kļuvusi lielāka. Viņi jau spēja piedalīties lielās operācijās, un visredzamākais pierādījums tam bija Huaihai kampaņa. Šīs kampaņas mērķis bija Sučou, ļoti svarīgs dzelzceļa mezgls. Ja tu kontrolē Sučou, tu kontrolē lielu daļu karaspēka un apgādes kustības centrālajā Ķīnā. Tāpēc KMT bija jāizstāv šo pilsētu. Savukārt CCP bija jāiegūst tā savā kontrolē. Šeit abas puses sapulcēja milzīgu skaitu karavīru. Tā bija viena no lielākajām kaujām pēc Otrā pasaules kara. Sākumā KMT joprojām bija priekšrocības. Viņiem bija bruņu tehnika, artilērija un gaisa atbalsts. Taču viņiem bija problēma, kas atkārtojās visā karā. Koordinācija bija vāja, lēmumu pieņemšana lēna, un daži komandieri baidījās rīkoties, jo varēja iekļūt slazdā. Tikmēr Ķīnas komunistiskā partija izmantoja to pašu stratēģiju, ko viņi jau sen bija pielietojuši. Ieleņt pretinieku ar atsevišķām vienībām, nogriezt atkāpšanās ceļus, neļaut saņemt pastiprinājumu, pēc tam iznīcināt pretinieku ar badu, augstumu un nepārtrauktu spiedienu. Jo ilgāk turpinājās kauja, jo sliktāka kļuva KMT karavīru situācija. Trūka pārtikas, trūka apgādes, laiks bija augsts. Bija karavīri, kuriem gandrīz vairs nebija ko ēst. Galu galā liela daļa KMT spēku Huaihai krita. Šis zaudējums gandrīz pilnībā iznīcināja Čana Kaišeka cerības saglabāt kontroli pār kontinentālo Ķīnu. Kamēr tas notika, komunistu spēki uzbruka arī ziemeļos. Viņu mērķis bija teritorijas ap Pekinu un Tjanģiņu. KMT aizsardzība tika pārrauta viena pēc otras. Tjanģiņa tika ieņemta un trita pēc smagām kaujām pilsētas iekšienē. Pēc tam kļuva vēl skaidrāk, ka nacionālistu valdība vairs nespēja apturēt ķākāpē virzību uz priekšu. 1949. gada janvārī komunistu spēki ienāca Pekinā. Tas bija liels simbols. Tā nebija tikai vienas pilsētas ieņemšana. Tas bija signāls, ka bijušais pretinieks, kuru KMT agrāk nenovērtēja, tagad spēja ienākt vienā no svarīgākajām Ķīnas pilsētām. Tajā pašā mēnesī Čans Kaiši atkāpās no prezidenta amata. Taču tas nenozīmē, viņš pilnībā atteicās no varas. Viņš joprojām saglabāja lielu ietekmi armijā. Viņa plāns tagad bija atkāpties uz dienvidiem un izveidot aizsardzības līniju pie Janzi upes. Viņš cerēja, ka komunistu spēki būs noguruši pēc secīgajām kaujām, taču Mao neapstājās. Tā vietā, lai ilgstoši atpūstos, viņš turpināja uzbrukumu.
1949. gada pavasarī komunistu spēki šķērsoja Janzi upi. Daudzas KMT vienības vairs necīnījās nopietni. Daži atkāpās, citi padevās, vēl citi aizbēga uz dienvidiem. Pēc tam krita Naņdzina, bijusī nacionālistu valdības galvaspilsēta. Tālāk sekoja Šanhaja, Ķīnas ekonomiski vissvarīgākā pilsēta. Ķīnas komunistiskā partija mēģināja pārņemt to, pilnībā neiznīcinot pilsētu, jo Šanhaja bija ļoti svarīga valsts ekonomikai. Tikai dažu mēnešu laikā KMT atlikušā kontrole pār kontinentālo daļu sabruka. Un 1949. gada 1. oktobrī Mao Dzeduns Pekinā pasludināja Ķīnas Tautas Republikas dibināšanu. KKP tas bija jaunās Ķīnas sākums. KMT tas bija viņa valdīšanas beigas kontinentālajā daļā. Taču ar to stāsts nebeidzās. Jo kamēr Mao jau kontrolēja Pekinu, Naņdzinu un Šanhaju, vēl bija viena vieta, kuru viņš nekontrolēja. Tā bija sala otrā jūras pusē – Taivāna. Un tur sāksies nākamā lielā spriedzes nodaļa, ko joprojām izjūt visa pasaule. 1949. gada beigās kara iznākums jau bija skaidrs. Gandrīz visa Ķīnas kontinentālā daļa bija komunistiskās partijas kontrolē. Pilsētas viena pēc otras krīt. KMT atlikušās armijas viena pēc otras padodas. Un tuvojoties komunistu spēkiem, Čans Kaiši bija spiests pieņemt vissvarīgāko lēmumu savā dzīvē. Viņš vairs nespēja aizstāvēt kontinentālo daļu. Arī atlikušais viņa karaspēks vairs nebija pietiekams, lai apturētu Ķīnas komunistiskās partijas virzību uz priekšu. Kā vietā, lai paliktu un tiktu sagūstīts, viņš izvēlējās atkāpties. 1949. gada decembrī kopā ar atlikušo valdības daļu, simtiem tūkstošu karavīru un lielu skaitu bēgļu viņš devās pāri uz Taivānu. Šī ir sala, kas kļūs par Ķīnas republikas pēdējo bastionu. Taču tas nebija vienkārša pārcelšanās. Taivānai jau bija sava vēsture, pirms tur ieradās Čana spēki. Jau kopš 1895. gada šo teritoriju kontrolēja Japāna pēc Pirmā Ķīnas un Japānas kara. Gandrīz 50 gadu garumā vesela Taivānas paudze uzauga Japāņu pārvaldībā. Tāpēc, kad sala pēc Otrā pasaules kara atgriezās Ķīnas kontrolē, attiecības starp vietējiem iedzīvotājiem un jaunās administrācijas pārstāvjiem no kontinentālās Ķīnas nebija uzreiz labas. Daudzi taivānieši jūta, ka viņiem vienkārši ir nomainījušies valdnieki. Drīz vien uzliesmoja spriedze. 1947. gada februārī notika plaši protesti pret valdību. Tam sekoja viena no tumšākajām lapusēm Taivānas vēsturē. Pēc vēsturnieku teiktā, tūkstošiem civiliedzīvotāji gāja bojā apspiešanas laikā, kas vēlāk kļuva pazīstama kā 28. februāra incidents, jeb 228 incidents. Līdz pat šodienai tas joprojām ir viens no nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem Taivānā. Kad bēgļi un karavīri ieradās no kontinentālās daļas, 1949. gadā KMT ātri pārvērta salu par lielu militāro cietoksni. Viņi izveidoja aizsardzību, stiprināja nocietinājumus, apmācīja karavīrus, un daudzus gadus viņi joprojām cerēja, ka kādu dienu atgūs kontinentālo Ķīnu. Taču otrā jūras pusē Mao saskārās ar citām problēmām. Lai gan viņš uzvarēja pilsoņu karā, viņš vēl nebija pilnībā kontrolējis visu teritoriju, ko jaunā Ķīnas Tautas Republika uzskatīja par savu. Turpmākajos gados jaunā valdība paplašināja savu kontroli pār dažādiem reģioniem, tostarp Šindzianu un Tibetu. Vienlaikus sāka veidoties arī jaunā augstā kara kārtība Āzijā, un šeit Taivāna kļuva svarīgāka nekā jebkad agrāk. Pirmajos mēnešos pēc Ķīnas komunistiskās partijas uzvaras Amerikas Savienotās valstis vēl nebija pārliecinātas, vai tās atbalstīs Taivānu. Patiesībā toreiz bija paziņojumi no prezidenta Harija Trūmena administrācijas, kas liecināja, ka viņi nevēlas tieši iejaukties salas jautājumā. Taivāna izskatījās pamesta viena pati. Izskatījās, ka neviens vairs nespēs apturēt iespējamās komunistiskās Ķīnas iebrukumu, taču viss mainījās 1950. gadā. Izcēlās Korejas karš. Pēkšņi daudzi Vašingtonas amatpersonas sāka ticēt, ka komunisma ietekme varētu izplatīties Austrumāzijā. Tāpēc Amerikas Savienotās valstis nolēma aizsargāt Taivānu no iespējama uzbrukuma. Viens no svarīgākajiem soļiem bija 7. flotes nosūtīšana uz Taivānas šaurumu. Šim vienkāršajam lēmumam bija milzīga ietekme uz vēsturi. Amerikas klātbūtnes dēļ Pekinai kļuva daudz grūtāk veikt lielu uzbrukumu Taivānai. Un tāpēc abas valdības palika atsevišķi. Viena Ķīna kontinentālajā daļā un viena Ķīnas republika Taivānā. Līdz pat šodienai šī notikuma sekas joprojām ir redzamas. Bet pirms mēs nonākam līdz mūsdienām, ir viens svarīgs jautājums. Kāpēc tad uzvarēja Ķīnas komunistiskā partija? Kāpēc KMT zaudēja, lai gan viņiem bija vairāk karavīru, vairāk ieroču un plašāks atbalsts no citām valstīm kara sākumā?
Viens no lielākajiem iemesliem bija paša pilsoņu uzticības zudums nacionālistu valdībai. Pēc ilgstošās cīņas pret Japānu valsts bija nogurusi. Arī karavīri bija noguruši. Daudzi no viņiem bija izsalkuši. Daudzi vienkārši vēlējās doties mājās. Jo ilgāk turpinājās karš, jo vairāk bija dezertieru, vairāk bija to, kas padevās, un arī vairāk bija to, kas pārgāja ķākāpē pusē. Vienlaikus dažās KMT valdības daļās sāsinājās korupcijas problēma. Ekonomika sabruka, preču cenas strauji pieauga. Parastajiem iedzīvotājiem kļuva grūti. Tikmēr, lai gan KKP sistēma nebija ideāla, viņi spēja parādīt alternatīvu virzienu daudziem zemniekiem un nabadzīgām kopienām. Viņi ieviesa reformas, kuras daudzi lauku iedzīvotāji uzskatīja par daudz noderīgākām. Armijā viņu komandas struktūra bija organizētāka, koordinācija bija labāka. Viņu ilgtermiņa plāns bija skaidrāks, un kamēr viņu armija kļuva stiprāka, pieauga arī viņu spēja veikt lielas operācijas. No otras puses, KMT atkārtoti bija spiesti aizstāvēt ļoti daudzas vietas vienlaicīgi. Viņiem pamazām sāka pietrūkt cilvēku, apgādes un laika. Vienkārši sakot, šī nebija tikai karavīru cīņa. Tā bija arī sistēmas cīņa, ekonomikas cīņa, vadības cīņa un cīņa par parasto cilvēku atbalstu. 1949. gada 1. oktobrī Mao Dzeduns Pekinā oficiāli pasludināja Ķīnas Tautas Republikas dibināšanu. Daudziem tas bija Ķīnas pilsoņu kara beigas, taču tehniski starp abām pusēm nekad nav bijis oficiāls miera līgums. Nav bijis formāls līgums, kas paziņotu, ka karš ir beidzies. Un tas ir iemesls, kāpēc Taivānas jautājums joprojām ir viens no karstākajiem ģeopolitiskiem saspīlējuma punktiem pasaulē līdz pat šai dienai. Spriedze, kas sākās 20. gadsimta 40. gados notikušā pilsoņu kara laikā, patiesībā nav pazudusi. Tā vienkārši ir mainījusi savu formu. Un vairāk nekā 70 gadu garumā neatbildētais jautājums joprojām paliek tas pats. Vai Ķīna un Taivāna atkal kļūs par vienotu valsti? Vai arī tās paliks šķirtas vēl nākamajās 10 gadēs? Un kamēr Ķīna turpina kļūt spēcīgāka un Amerika turpina atbalstīt Taivānu, joprojām ir atvērta nodaļa, kas sākās jau Ķīnas pilsoņu kara laikā. Karš, kas ne tikai veidoja mūsdienu Ķīnu, bet arī turpina ietekmēt varas līdzsvaru visā pasaulē līdz pat mūsdienām.